Labs rīts. Jau. Nu, kā mums tur šodien pieraksts? Ir, būs daudz ko darīt. Būs šertīgi. Ziema sākusies, būs ko darīt. Labi, tas ir ģēties. Būs ko darīt. Jā, labi. Automehāniķis Sandrs Roks ir dzimis Ērgļos Madonas rajonā. Skolas gados sapņojas kļūt par mēbeļu galdnieku, bet kādas dažkārt dzīvē sanāk, izmācījies par virpotāju. Jau 11 gadus Sandis strādā par automašīnu savirzes regulētāju Rīgā, un, kā pats saka, savirzi var saregulēt pat nakts vidū. Darba dēļ pārnācām, jo laukos darba nebija vairāk, un pārnāca uz Rīgu strādāt. Grūti bija. Bet mums nav gluži Rīga, tagad dzīvojam Ārupes novadā, Skultē, tur ir tā kā laukos gandrīz. Tur, mežs riņķī, pļavas riņķī. Sandim februārī apritēs 40 gadi, bet tas nebūtu nenozīmē, ka pusmūža krīze aiz stūra. Sandim tas nozīmē vēl vairāk asins ziedošanas reizes, un vēl vairāk Aivieksas upē noķertu samu. Tā bija Ērgļu slimnīca, pie mums brauca asins pieņemt no Rēzeknes ar busu, atbrauca. Un tad tur mēs ziedojām asins. Teiksim tā, es biju mudināts, vecāku mudināts, jo man māte un tēvs arī ir goda donori savulaik bija. Un cik viņi pastāstīja, ka tas ir labi veselībai. Un pašam labi un citam cilvēkam dara labi, tas ir forši. Mana mamma strādā slimnīcā, Ērgļu slimnīcā, un uzaicināja mani. Vai es negribu? Protams, ka gribu. Drusciņi bija jocīga sajūta pirmajā reizē. Tā kā būtu tas pilveni pa galvu dabūjis, bet visumā normāli. Nu jau, kā Sandis saka, ķermenis jau pats atgādina par laiku ziedot asinis. Pirmkārt, pašam organisms labāk jūtās. Pirmā dienā ir tā, pēc nodošanas drusciņi tāds, bet pēc tam organisms labāk jūtās, un plus vēl tu vari palīdzēt cilvēkiem, citiem, kam tās asins vajag. Daudzi nokļūst avārijās un operācijas, visādas vajadzīgas, tur jau asins pārliešanas, un kāpēc ne? Kāpēc nepalīdzēt cilvēkiem? Parasti to dara no rīta, pirms darba. Aizvēju, ziedoju asinis un pēc tam nāk uz darbu. Tā mierīgi pavadu to darba dienu, jo lielas slodzes nedrīkst. Priekšnieki arī atbalsta šo visu pasākumu. Uzzinājām tā, ka viņš atnes grāmatvedībā izziņu, ka viņš to dara. Tā mēs no sākuma uzzinājām. Ja? Pēc tam pievērsām tam uzmanību, ka tiešām viņš diezgan nopietni ar to nodarbojās un diezgan bieži iet. Ja? Pēc mūsu iespējām, kā varam, tā atbalstam. Dodam brīvas dienas vai, protams, apmaksājam likumā paredzētajā kārtībā. Morāli atbalstam, protams. Jūs lepojaties, ka jums tāds darbinieks? Protams. Lepojamies ne tikai tāpēc, ka viņš ir goda donors, bet lepojamies tas, ka viņš ir viens no labākajiem darbiniekiem mums. Viss kolektīvs uz viņu līdzinās un galvenais balsts mums šeit. Sandim asins ziedošanas reizes ir jau pāri 80. Tēta pavadībā 2 reizes asins ziedot bijusi arī Sanda vecākā meita 20-gadīgā Dagnija. Pati gribēja, viņa saka, tēti, es tev iešu līdzi, gribu ziedot asinis. Nāca kopā ar mani pirmo reizi, abas reizes īstenībā kopā ar mani. Nedod Dievs, tas notiek, teiksim, ar tuviem radiniekiem, kā vajag, tad cilvēks saprot, kad, ka patiešām, ka tās asinis nav un kad viņas kaut kur vajadzētu dabūt. Tad, teiksim, tas cilvēks aizdomājas līdz tam, kad būtu labi palīdzēt, teiksim, pretējā veidā. Odekodienas salīdzinājumā ar iespēju izglābt kādam dzīvību pēc Sanda domām ir neatsverams. Baidīties taču tur nav. Kā pirmā reize būs tāda interesanta sajūta, ka ņudinoša. Aicinājums. Es nezinu, ja mēs gribam palīdzēt kādam, ja mēs esam patiešām, kāpēc nepalīdzēt kādam, kam patiešām tās asinis vajag. Ja tu izdari kādam labu, tas ir tikai forši.